Dārgie draugi, laimīgu jauno gadu! Un kā ierasts visu, kā es esmu jau to darījusi, vairāku gadu garumā, arī šogad ir sācies gads un vajadzētu ieskatīties, ko tad personīgā zīmolvedība prasīs no mums nākamajā gadā. Un tāpēc, lai skatītos uz to, kas tad būs mums svarīgs nākamajā gadā, mums ir būtiski paskatīties, vai pareizāk sakot, atskatīties 2023. gadā. Nu, lūk, skatoties uz 2023. gadu, varbūt kāds, kas jau redzēja, atcerās tātad lietas, par kurām mēs runājam, kas būs svarīgas, ir tātad autentiskums, tātad būt tādiem, kādi mēs esam, nepār dabiskiem, nestās vērtības, mērķus, kas arī ir ļoti svarīgi, kas nāk mums līdzi ar Gen Z paaudzes, tātad pieprasījumu. Nākamais, kas ir parādīt, ka mēs esam cilvēcīgi, ka mums ir empātija. Mēs zinām, ka tagad ļoti daudz apkārt mēs runājam par emocionālo inteliģenci. Mēs to daudz redzam, ka īpaši tā tiek aktualitāte uzsvērta vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem, departamentu nodaļu, komandu vadītājiem un tā tālāk. Un, protams, tas, kas arī bija aktuāls un joprojām ir aktuāls, to mēs viņās arī apskatīsimies, tas ir personīgāks profesionāls. Profesionāls, kas spēj parādīt un atšķetināt ne tikai to, kāds viņš ir, teiksim, darba vidē, bet ka viņš ir arī cilvēks, ka viņam ir arī intereses, hobiji, ka viņam ir ģimene, ka viņam ir kaut kādas lietas, kas viņam patīk, jā, ar ko viņš grib dalīties. Un tam līdzīgi tātad tas arī ir kaut kas, kas ir kļuvis arvien aktuālāks, kur cilvēki redz, ka tas arī viņus vieno, sasaista un spēj viens ar otru asociēties. Un pēdējais, par ko mēs pagājušajā gadā runājām, un tas bija tāds jauns sākums ar ChatGPT ienākšanu, tas bija digitāli arvien lielākas iespējas personīgajā zīmolvedībā, ko mums sniedz mākslīgais intelekts, un kā es sevi ar mākslīgā intelekta palīdzību šajā digitālajā vidē varu pasniegt. Ja? Šeit ne bez nodoma šogad esmu ielikusi un versus, tātad divas lietas, par kurām mēs arī runāsim šī gada kontekstā. Un ja mēs skatāmies un runājam šī gada kontekstā, tad no šī piecinieka tas, kas šobrīd ir jāņem vērā un kas visvairāk arī atšķirās un izceļās, tas ir šis te digitāli mākslīgais intelekts versus vai un es. Ja? Tātad liels akcents, kas ir mainījies kopš pagājušā gada, ir šī te mākslīgā intelekta ienākšana, un par to mēs sīkāk to parunāsim, nepazaudējot šos te 4 citus elementus, un patiesībā jūs beigās redzēsiet, ka šie 4 elementi būs ļoti būtiski, lai mēs varam aktīvi darboties un veidot savu digitālo reputāciju, digital persona angļu valodā, bet arī, lai izceltos, lai mākslīgais intelekts nenoņemtu mums visas mūsu kārtas, kādas mums varbūt ir dotas. Nu, lūk, tad mazliet varbūt arī sīkāk paskatīsimies, kuri varbūt šīta problēma. Tātad, pirmais, ko mēs redzam, tas esam mēs, katrs cilvēks kā es, cilvēks ar savām vērtībām, ar savām sapņiem, mērķiem, zināšanām, ar savu personīgo zīmolu. Nu, un ir mums kaut kāds, protams, tas redzējums, cilvēks numur 2, ir, kurš redz, kādu viņš vēlas savu reputāciju, ja? Un trešais, ko es esmu šeit pielikusi klāt, ir digitālās vides radītājs vai mākslīgā intelekta radītais es, kas jautājums ir attiecībā pret šo pirmo cilvēku vai abos divos gadījumos, tas ir vienāds. Vai tas tiešām ir vienāds? Jau ir ļoti grūti, bet tas ir strādājums, un tāpēc mēs arī personīgo zīmolvedību vedam, lai veidotu šo savu reputāciju, vēlamo reputāciju, un tagad izmantojot mākslīgo intelektu, izmantojot dažādus digitālos rīkus, par kuriem mēs esam runājuši jau iepriekšējos gadus, tie paši sociālie mēdīji,
blogi, viss, kas notiek mums interneta vidē, ja, ir bijusi ļoti laba, fantastiska iespēja, kā mēs esam varējuši vai arī varēsim veidot šo te savu zīmolu, ja, stāstīt savu stāstu, rādīt savus darbus, dalīties ar savām idejām un vērtībām un tam līdzīgi. Bet jautājums ir par to, kas tad notiek tālāk. Ja, ja mēs redzam šo te lielo un fantastisko stāstu par mākslīgo intelektu, kurš mums ļoti labi spēja palīdzēt, tad te es saliku dažus piemērus, kas parāda to, ka mākslīgais intelekts var arī veidot šo te cilvēka stāstu neatkarīgi no viņa un varbūt pret viņa gribu. Un ir radīti ļoti labi izaicinoši un interesanti rīki, kā ģeneratīvie sarunboti. Šeit šī gadījumā augšā mēs redzam Midjourney, kur mēs redzam, ka mēs varam veidot, šī gadījumā te ir rakstīts slavenu cilvēku, jā, fotogrāfijas, realistiskas fotogrāfijas, bet tikpat labi tie varam būt arī mēs, kuru fotogrāfijas tiek radītas vidēs, kaut kādās pasākumos, notikumos, kuros varbūt mēs nemaz negribam piedalīties. Tāpat tās ir ar balsīm, kur mēs redzam jau šobrīd, ir programmas, kas piedāvā slavenu cilvēku balsu radītājus. Tātad varam mēs paņemt, ka mūsu video, piemēram, rekur ierunā Eltons Džons vai Marks Zuckerbergs vai Baraks Obama un tā tālāk un tā tālāk. Bet mākslīgā intelekta rīki ir tā attīstījušies, ka mēs varam vai kāds var arī izmantot mūsu balsi šādiem te nolūkiem, un varbūt šie nolūki nemaz nav saistīti ne ar mūsu vērtību skalu, ne ar mūsu nolūkiem dzīvē, ne ar mūsu mērķiem. Nu, un te arī veidojās šis te jautājums, kas man ir trešais pa vidu, ja ko mums tagad arī jau nesenā ziņa, ka New York Times ir iesūdzējis OpenAI, tātad ChatGPT un citu šo te rīku izveidotāju, un šie jautājumi par autortiesībām, par to, kas tad, ko drīkst izmantot, ko nedrīkst izmantot, ja, lai nepārkāptu gan cilvēka autortiesības, gan arī cilvēka privātumu. Nu, vēl viens, kā jūs redzat, piemērs, ko esmu šeit ielikusi augšpusē, ir, ka mums šobrīd ir iespējams veidot fotogrāfijas, neaizejot uz fotostudiju, netiekoties pat ar fotogrāfu. Jā, mēs paņemam augšu plādēm šajās aplikācijās 10, 12 savas fotogrāfijas, vēlams dažādos rakursos, un šis mākslīgā intelekta rīks jau rada mūsu fotogrāfijas, kur mēs esam noteikuši, kā mēs gribam izskatīties, kādam ir jābūt fonam, kādam nolūkam un tā un tā. Bet atkal ir jautājums, kur šo te informāciju tālāk šīs te aplikācijas, šie te uzņēmumi, ja, kas ir radījuši šos te rīkus tālāk izmanto, ja, vai mūsu privātie dati nevar nonākt nepareizajās rokās. Nu, un tad, protams, ir vēl viena tendence, ko mēs redzam tādā, teiksim, tā kā videokonferenču komunikācijā, Zoom, Microsoft Teams, jā, šis ir avatars no Microsoft Teams, nepadoties šim te avataru vilinājumam, tātad veidot savus avatarus un piedalīties sanāksmēs, pasākumos, izmantojot nevis savu video, nevis savu fotogrāfiju, bet radītu avataru veidu, radītu šo te tēlu, kurš nespēj paust šīs te, joprojām nespēj, ļoti attīstās, ja, un ja jūs iesiet Microsoft Teams, redzēsiet, jūs spējat, tur ir tagad arī iespējas piedot kaut kādas emocijas, un tad tur mainās, ja, tur ir noteikts emocijas skaits, ja, bet izteiksmes formas mainās, ja, bet kopumā, teiksim, mēs kā cilvēks savā ķermeņa valodā reaģējam, ja, uz saturu, gan to, ko mēs dzirdam, gan ko mēs paši paužam, mums notiek dabiska ķermeņa valodas komunikācija. Ja? Ar avataru mēs to nevaram, diemžēl, šobrīd aizstāt, un ja jūs gribat efektīvu komunikāciju, ja? Efektīvi vadīt savu personīgo zīmolu, neslēpjaties aiz avatara, esat autentiski, dabiski un parādat sevi. Bet tātad tas, kas mums ir jāņem vērā, un es šeit gribēju, ļoti gribēju jums padalīties ar Marku Hefferu, amerikānis, esmu daudz par to runājis personīgajā zīmolvedībā runas
vīrs, ja, biznesa konsultants un arī ļoti liels mārketinga eksperts. Tātad, ko viņš saka par šo gadu, kas būs ļoti svarīgi, un es esmu te izvilkusi, un es totāli viņam piekrītu. Ja? Tātad ar deepfake, ar šo dziļu viltojumu tehnoloģiju attīstību, ja, tad par riskiem, ko es runāju, būs ļoti svarīgi, ka cilvēki sāks pievērsties tiem, kam var uzticēties. Tātad mums ir svarīgi radīt uzticību sevī, un tas arī ir viens no lieliem būtiskiem jautājumiem, ar kuru esmu gan strādājis personīgā zīmola lekciju kontekstā, gan arī pirmā iespaida veidošanas kontekstā. Kā radīt, lai cilvēki tev uzticās, ja? Mēs neusticamies reklāmai, bet mēs uzticamies viedokļu līderībai, Marks Hefers saka. Tātad viedokļu līderība, ja man ir ekspertīze, man ir viedoklis, man ir vērtības, kuras gribu paust, tad tas būs otrs punkts, kuram ir jāpievērš uzmanība. Un trešais ir, tā kā mākslīgais intelekts izaicina prasmes un arī iespējams kāda no mums karjeras, ja, ņemot vērā, ka daudzas lietas varbūt mākslīgais intelekts nākotnē darīs, būt zināmam un uzticamam varētu būt vienīgais veids, kā stāvēt pretī. Un te man diemžēl vai par laimi nākas tiešām piekrist, ka lai tiktu novērtēts tajā darba tirgu, lai mēs tiktu atzīti lielajā konkurencē, kur mākslīgais intelekts, teiksim, aizvietos daudz, ja, tad tas, ka mēs esam pazīstami ar to un to, ar savu ekspertīzi, ar savām vērtībām, ar savu pieredzi, ar savu unikālo pieeju kaut kādu jautājumu risināšanā, ja, un ka mēs esam uzticami, ir būtībā tas atslēgas vārds. Tātad uzticēšanās, autentiskums, uzticēšanās, cilvēciskums, 3 lietas, par kurām es runāju jau pērnajā gadā. Un tagad vēl nāk klāt arī viedokļu līderība un arī vērtības. Turpina būt ļoti, ļoti būtisks aspekts, kad mēs runājam tātad par 2024. gadu. Tātad tas, kas mums gribam vai negribam, bet mums ar to ir jāreikinās, ka 2024. gadā mums liels palīgs būs mākslīgais intelekts. Ja jums interesē, kā savu personīgo zīmolvadību veidot, vadīt, palīdzēt tā izveidē, ar mākslīgā intelekta sarunbotiem, droši dodat ziņu, varu palīdzēt ar to, un tas būs noteikti liels palīgs un atspaids daudziem cilvēkiem, jo mākslīgais intelekts spēj arī no malas iedot viedokli, ja, tādu neitrālāku viedokli, ja algoritms ir pareizi izveidots, protams. Bet otrs ir, ka jāņem vērā, ka mākslīgais intelekts joprojām arī diktēs visu šo tad kustību, ja, būs ļoti daudz ģenerēta vizuālā materiāla, būs ļoti daudz informācijas pārbagātības, kas veidosies no tā, kas notiek apkārt, bet kas mums ir svarīgi? Ir svarīgi arī joprojām saprast, un to es gribu parādīt, ja no šī pēdējo gadu griezumā skatoties, gadiem ritot, digitālo tehnoloģiju attīstība mums notiek ļoti strauji, nāk ar jauniem digitāliem rīkiem, ar jaunām iespējām, un arī prasības pēc komunikācijas prasmēm vai digitālajām prasmēm mums drastiski aug. Tātad viņas kļūst arvien prasīgākas. Ja es pagājušajā gadā, vai pat aizpagājušajā gadā visiem teicu, ka sociālo mēdīju līderība, tātad saprast, kā izmantot sociālos mēdījus, lai veidotu šo savu tēlu, lai veidotu un skatītos līdz savai reputācijai, bija tā kā, tāds baby step, tātad zīdainīša pirmie soļi, ja, mazā bērna pirmie soļi, tad pēc tam jau mums nāca jauninājums ar metaversu, ja, meta pasauli, kas jau ir aizgājusi, bet nav aizgājusi tik strauji. Būtībā mākslīgā intelekta šie sarumboti apsteidza šo te virzienu, un šobrīd mēs redzam, ka tajā vilcienā aptvert un ietvert un saprast, kas notiek ar komunikācijas prasmēm, ir pēdējais brīdis, lai mēs varam savu digitālo personīgo zīmolu pēc iespējas labāk risināt un veidot, gan arī savu ikdienas personīgo zīmolu. Un personīgais zīmols ir svarīgāks kā jebkad agrāk, jo, kā mēs redzējām, tas, ko teica mums arī
Tas, ko mums teica arī Marks Hefers, jā, ar šīm lietām, ko es tagad arī jums rādu, jā, viedokļu līderība, redzamība, jā, kur mēs varam parādīt, ka mēs atšķiramies no robota, mēs atšķiramies no mākslīgā intelekta ar tām vērtībām, ar autentiskumu, ar cilvēciskumu, jā, lai radītu arī šo te uzticēšanos. Un pagājušo nedēļu Davosā notika Pasaules ekonomikas fórums. Ļoti jauks, interesants pasākums, kur var sekot līdzi, manuprāt, ik viens, jo tagad tas ir pieejams digitāli YouTube un viņu mājaslapā, var noskatīties, un ļoti daudzas sesijas bija par mākslīgo intelektu. Un tā viena no lietām, kas tur tika uzsvērta, ja, tā atšķirība starp cilvēku un mākslīgo intelektu ir tā priekšrocība, kuru mēs joprojām varam izmantot. Tieši tas, ka mums kā cilvēkam, radošam cilvēkam, ar savu radošo redzējumu jāpiedāvā mākslīgam intelektam idejas, mums ir jābūt atvērtiem un daudz jāmācās, un mums ir jāsaprot, kas ir tās gan iespējas, gan arī riski, ko mākslīgais intelekts mums var sniegt, vai arī radīt mūsu reputācijai. Nu tālūk, lai jums visiem ļoti jauks šis te gads, rūpēsimies par savu reputāciju, ja kādam interesē, kā stiprināt šo te savu uzticēšanās spēju, lai citi uzticās jums, kā radīt spēcīgu pirmo iespaidu, noteikti piesakties, man ir ļoti aktīvs un interaktīvs seminārs šīm te vajadzībām, un, ja vēlaties šajā izaicinošajā laikā piestrādāt pie savu personīgā zīmola, arī vienmēr laipni aicināti konsultācijas vai mācības jūsu organizācijā, ņemot vērā tātad šo te jauno mākslīgā intelekta pieredzi un arī ar mākslīgā intelekta rīku īstenošanu. Uz tikšanos! Atā!